Nu, labrīt! Dodamies kārtējā pārgājienā. Kaut kur. Stūri man pazuduši šorītās ir blakus, jā, ir stūrējam. Nu ko, diezgan pavēlas šorītās, 8:55, 8:58. Pēc vecā laika būtu 9:58, bet nekas. Baigā miglīgi šodien. Cerams, kad nokritīs vai pacelsies tā migla. Būs skaista diena pārgājienam. Esam atbraukuši uz mūsu sākuma punktu, kur mums šoreiz būs Kandavā. Dodamies apskatīt Kandavas tiltu. Esam tikuši līdz Čužu purvam. Iziesim mazo lociņu pa Čužu purvu. Un tad apakaļ. Mazas, tu nāc vai nenāc? Kas ir ar tev? Naku! Nu vai tad nav skaista tā mūsu Latviju upe Ābava? Velna acis avots. Valsts nozīmes aizsargājams avots. Tek cauri Čužu purvam un līdz pat Ābavai. Atnācām no turienes. Dodamies pie Teteriņu ezera. Laikam iesim uz to pusi pēc tam. Aiziesim pastīties ezeru. Nu skaisti, saules parki. Arī Kandavā. Pat redz malu. Mēs no turienes atnācām, gājām apkārt laukam, jo priekšā izrādījās saimniecība, kur ir suņi, un tur, kur mums bija jābūt ceļam, tur ir uzstāts saules paneļu parks. Tā kā apgājām apkārt visam šim laukam, te iekšā pa mežu un uz ceļā ārā. Mazas, pagaidi! Ko esam šodienas tālākajā punktā? 13 km noieti, nu iesim traukšā kalniņā. Esam nokļuvuši līdz Ābavai. Ābava lejā tāda platāka. Staigājam pa kalniņiem, augšā lejā. Baigs smukā. Nav saulīt, bet mežs ir tik skaists un krāsains. Labs. Šajā vietā tad maz kraujiņu, viena kļūda, un to es kļūdījies. Noeja lejā tā kā ķiļķēns. Dzirdējāt? Klusums. Ko esam arī apakaļ jau? Esam tikuši līdz Kandavas lauksaimniecības tehnikuma autodromam. Vesel viena mašīna un sargs. Kandavas stadiona peldbaseins. Kur tramplīni, kur lekt no augšas ūdenī. Un šeit ir celiņi, kur vasarā droši vien var peldēt. Viss notiek. Esam finišējuši. Un tikai jāuzkāp Kandavas pils kalnā. Un apstīsimies arī pils maketi. Tas skaisti. Vasarā droši vien, kad ir ūdenskritums. Ir arī tagad ūdenskritums. Neritē. Ūdenskritums
trūkumi, Johai. Vai interesantais skats. Kļāvai, dzeltens un rozā lapas, tā kā kāds būtu speciāli nokrāsojis. Superīgi. Bijām iekarojuši pirms pāris nedēļām Alsumas pilskalni. Tagad iekarojām Kandavas pilskalni. Robert, priekš tevs dziesma. Nāk rudens, apgleznot Latviju, tik necenties nepūlies tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Septiņas dienas mozaīka. Kandavā. Un par nelielu meklēšanu un vietējo palīdzēšanu esam atraduši nelūgto viesu filmēšanas vietu, kur bija policijas iecirknis. Neviltots prieks, jā, jo mazliet bija jāpameklē. Šis te ir policijas iecirknis filmā Nelūgtie viesi. Kandavā.